Tātad šajā video parādīšu, kā Squad.lv CMS pievienot preci jebkurā kategorijā. Iepriekšējos videos jau rādīju, kā izveidot pašas kategorijas, tagad kā ievietot preci kategorijā. Mēs vēlamies pievienot preci sadaļā procesori šeit, un šeit mums ir 3 preces. Mēs vēlamies šeit pievienot jaunu procesoru no firmas AMD. Ja, tātad ejam uz administratoru sadaļu. Tātad mums viss notiek Squad.lv CMS 8422. Tātad ejam uz sadaļu moduļi, un šeit ir sadaļa prece. Mums šeit ir saliktas dažādas preces priekš testa vajadzībām. Tagad mēs pievienosim jaunu preci mācību vajadzībām. Tātad mums jāpievieno prece zem komplektējošie datoriem, procesori. Lai to izdarītu, spiežam pogu Add Product. Šeit ir ļoti daudz kaut kādas iespējas, bet mēs izskatīsim tagad tikai pamat iespējas un pavisam primitīvi, lai saprastu, kuri lauki ir obligāti jāaizpilda, bez kuriem nevar iztikt. Mēs varam neko neaizpildot, nospiest saglabāt, un tie lauki, kur ir obligāti nepieciešami, tie iedegsies sarkanā krāsā. Ja? Tātad pavisam vienkārši 4 lauki jāaizpilda, lai pievienot preci. Viss pārējais, ja vēlaties izmantot padziļinātāk preces pievienošanas īpašības. Es uz ātro pastāstīšu par viņām, bet iedzināsimies tieši uz pamatiem. Tātad pirmais produktu URL, tātad par URL jau stāstīju, tas ir šis links, un pašā galā būs produktu nosaukums. Piemēram, nospiežu uz Intel procesora, mums procesora nosaukums ir procesors 14700K, un arī links tā ir nosaukts 14700K. Tātad tas, ko mēs šeit ierakstīsim produktu URL, tas rādīsies šeit linkā. Tāpēc tas ir diezgan svarīgi, tur ierakstīt saprātīgu nosaukumu. Un daudz cilvēku raksta tieši to pašu, kā sauc produktu. Tāpēc mēs varētu sākt ar produktu nosaukumu, title šeit, un ierakstīsim, piemēram, AMD procesors, vienalga XXX. Ja? Tātad šo mēs varam nokopēt un ierakstīt arī šeit produktu URL, un viņš automātiski noformatizēsies formātā, kāds nepieciešams, ar tukšzīmes aizpildot ar svītriņu. Tātad AMD svītriņa, procesors svītriņa XXX, 2 lauka aizpildīti. Tālāk mums jāizvēlās ir atrašanās vieta, atrašanās vieta mūsu kategorijās. Ja? Tā kā mēs izlēmām ievietot procesoru komplektējušie datoriem šeit, zem sadaļas procesori, mēs vēlamies, lai mūsu parādās procesors šeit, mūsu prece. Tad mēs ejam šeit un skatāmies. Mums ir 2 līmeņi. Pirmais līmenis, otrais līmenis. Tātad pirmais līmenis, ja mēs gribam ievietot preci pirmā līmeņa kategorijās, tas ir uzreiz nospiežot uz pirmo līmeņu, uzreiz rāda preci, nevis apakškategorijas. Ja? Bet tā kā mēs izmantojam apakškategoriju procesori, tad mums ir L2, otrā līmeņa kategorija. Tad mēs atveram šo vaļā, skatāmies otrā līmeņa kategorija, kur mums ir procesori. Redziet, šeit ir L3 un L4, trešā līmeņa, ceturtā līmeņa. Mums vajag otrā līmeņa procesori. Tātad skatāmies komplektējuši datoriem, un reku pašā augšā ir CPU procesori. Mēs redzam visu sadaļu. Tad izvēlamies šo CPU procesori un ieraksim cenu, pat cik mēs viņu pārdosim, teiksim, 350 eiro. Tagad spiežam saglabāt. Lauki vairs nav sarkani. Šis loks neaizvarās. Šī programma piedāvā jums tagad ievietot arī citas lietas. Tāpēc paliek vaļā. Aiziem skatāmies šeit. Refrešojam lapu. Un mums parādījās produkts par 350 eiro AMD procesors. Redziet, tagad mēs vēlamies, lai šeit būtu bilde. Ja? Uzspiežam uz to produktu un mēs redzam šādu pavisam primitīvu lapu bez bildes. Šī kaste, šī ikona nozīmē, ka nav bildes. Ja? Šādi sistēmā izskatās, ka bildes nav. Šo var nomainīt ar kaut ko citu, bet, manuprāt, izskatās pilnīgi pieņemami ar šādu kastīti. Tātad mēs pievienosim tagad bildi. Ejam atpakaļ uz mūsu sadaļu, kur mēs pievienojam produktu. Un šeit ir main image. Ja? Tātad šeit, šajā vietā var pievienot bildi. Spiežam upload, atverās standarta loks, kas prasa uzrādīt, kurā vietā ir mūsu bilde. Jūs varat šeit izvēlēties jebkuru vietu no datora, tāpat kā jebkurā citā programmā. Man uz ekrāna šeit sagatavots uz desktopa
šeit ir sagatavots AMD procesora bilde. Tad es izvēlos viņu, spiežu saglabāt, spiežu šeit refresh, un man parādās šī procesora bilde šeit. Procesors principā ir gatavs pārdoties. Tātad uz viņas var spiest, atverās smuki procesors ar nosaukumu mūsu, ko mēs ierakstījām, ar automātisko mūsu produktu numuru, un viņu jau var spiest un likt grozā. Grozā parādās mūsu procesors, redziet šeit. Tātad tādā veidā mēs ievietojam preci. Tad es ātri pastāstīšu vēl par citām preces ievietošanas funkcijām. Tātad, kas mums te jāredz, te ir sirsniņa, jebkurš lietotājs, kurš ir piereģistrējies lapā, mēs tagad esam piereģistrējušies, šeit ir mūsu konts, un tie, kas pieredzējušies, tie var nospiest sirsniņu, lai preci pievienotu savam mīļāko preču sarakstam. Tātad tālāk mēs varam šeit kontrolēt stoku. To varbūt tās būtu vēlams arī iemācīties. Tātad, redziet, šeit rakstīts leave empty, laukums. Ja šeit nekā neraksta, ja atstāja tukšu, tad šeit nerādās preču daudzums. Ja? Stock nozīmē preču daudzums. Ja jūs gribat savu preces daudzumu kontrolēt, piemēram, jums ir noktavā precīzi 10 preces un punkts, un jūs gribat, lai te rāda 10 preces, lai nevar pasūtīt vairāk, tad mēs šeit ierakstam 10. Ja? Spiežam saglabāt, restartējam lapu, un mums parādās stoku 10. Tagad, ja kurš klients var pasūtīt tās preces, bet nevar pasūtīt vairāk par 10 par to, kas reāli ir. Un tā kā klients veids pasūtījumu, tad šis atskaitās, jums ir normāla uzskaita sistēma, cik ir preces noktavā. Tas ļoti ērti tiem, kas vēlās uzskaitīt savas preces. Ja šeit jūs ievadīsiet 0, nevis tukšu bez cipara, bet tieši 0, tad restartējat lapu, rādīsies out of stock, un jūsu preci nevarēs vairs pasūtīt. Jūs varēsiet saviem klientiem teikt, kad prece izpirkās, ir pasūtīta no noktavas, nāk, būs pēc kaut kāda laika, bet dotā brīdī nav. Jūs preci nedzēš ārā, jo viņu jums vēl būs, bet viņai ir out of stock, neviens nevar pasūtīt. Bet klientam ir iespēja nospiest zvaniņu, lai atnāk automātiskais atgādinājums par to, kad prece ir parādījusies atpakaļ noktavā. Ja? Ja es ielikšu tagad zvaniņu, kā klients, mēs esam klientu daļā, ja es kā klients ieliku zvaniņu, prece ir out of stock, tagad es izmainu, ka prece ir ienākusi, saglabāju, un tas klients, kurš nospiedz zvaniņu, viņam atnāk e-pastā paziņojums par preces pieejamību. Tas ir ļoti, ļoti ērti, lai klienti var sakot līdzi preču pieejamībai. Ja, tagad es noņemšu nost, varēsiet izmēģināt paši. Pavisam vienkārši ielikat preci, uzliekat out of stock, ielikat zvaniņu, izmainiet daudzumu, nospiežat saglabāt, jums atnāks e-pasts ļoti ērti. Tā, kas mums te tālāk ir pavisam ātri? Orderi, lai mēs varētu sakārtot preču sarakstā, kādā secībā mēs gribam, lai preci stāv. Ja orderi nav izmantots, tad preces kārtojas alfabēta secībā. Tālāk aktīvi atstājam āķīti ieslēgtu, ja prece pieejama. Ja viņi noņems, tad prece pazudīs. Populāri. Ja mēs varam nospiest populāri, tas ir tad, kad mēs gribam īpaši uzsvērt, ka tā prece ir īpaša. Saglabājam, pasīmies, kas notiksies. Tad prece aizies augšā, populārās preces sakārtojumā. Redziet, pirmā prece mums ir Intel procesors, zvaigznīti, populāra. Un tagad mūsu AMD aizgāja blakus otrai populārai precei, ne, blakus pirmajai populārai precei, un viņai arī zvaigznīte. Atvarot vaļā, šeit redzams featured, to nosaukumu arī varēs iztulkot noteikti, ar zvaigznīti, ka tā ir īpaša populāra prece. Kā arī mēs varam precei iedot ne tikai populāru, bet arī atlaidi. Piemēram, prece maksā 350 eiro, mēs varam iedot, ka viņi tagad maksā super atlaidi 285 saglabāt. Sell price šajā laukumā, ja? Tad refrešojam lapu, un mums parādās, kad bija 350, un tagad ir 285. Ļoti smuki. Tagad mēs ieliksim atpakaļ stoku 10, un mēs varam pasūtīt preci par 285 eiro pievienojumu grozā, un grozā mums ir 285 eiro, 2 procesori. Ļoti, ļoti ērti viss. Tālāk, kas mums te vēl ir? Šeit ir short title. Mēs varam
ierakstīt garu nosaukumu, mēs varam ierakstīt īso nosaukumu. Tad, kad ir ierakstīts īsais nosaukums, tad īso nosaukumu rāda šeit apakšā. Pamēģinam ātri. Vienkārši testa vajadzībām uzrakstīsim īso nosaukumu A burtiņi, saglabāt, restartēt. Mums īsais nosaukums parādās šajā, tieši šajā vietā, kur mēs pasūtam, ja? Garais nosaukums ir šeit, garais nosaukums šeit, un īsais parādās te un te. Tas vienkārši kādam var noderēt, jo dažreiz šeit nosaukums ir ļoti, ļoti garš. Mēs varam šeit uztaisīt divās rindās garu nosaukumu, bet šeit, lai nebojātu skatu, te daudz nelien iekšā teksta, tad te var saīsināt nosaukumu. Tas ļoti, ļoti ērti. Es dotā brīdī viņu nodzēsīšu bez īsā nosaukuma. Tad, kas mums te vēl paliek, cena ir izrunāta, add location. Tātad, kā redzat, šeit mēs izvēlējamies atrašanās vietu pie procesoriem, bet mēs varam nospiest podziņu add location un pievienot vēl vienu vietu, lai tas procesors atrodas vēl vienā vietā. Tas ir ļoti populāri. Dažreiz gribās, lai viena tā pati preci būtu vairākās sadaļās. Ja? Tas ir dažreiz ļoti noderīgi. Tad vienkārši izvēlamies citu sadaļu, spiežam saglabāt, viņš ir vēl vienā sadaļā pievienojies. Tālāk mums ir additional services. Tas ir arī ļoti, ļoti noderīga lieta. Piemēram, mums vajag šai vienai precei AMD procesors, bet mums tieši šim procesoram ir vairākas modifikācijas. Piemēram, procesors numur 1, procesors numur 2, procesors numur 3, bet prece viena tā pati, bet dažādas modifikācijas. Ļoti labs piemērs, ja kas ir tāda mājaslapa ABC Service LV, kārtiģu uzpilde. Īsumā labākie kārtiģu uzpildītāji Latvijā, pie viņiem var pirkt tintes, un viņiem ir tā, kad viņi tirgo tinti, piemēram, Epson printerim, un ielikt bildīt visam tintēm, bet viņi grib tirgot šeit 4 krāsas, ja, piemēram, zila, sarkana, dzeltena, melna, un viņi grib dot iespēju cilvēkiem pasūtīt pēc pa krāsām, bet prece viena vienkārši 4 krāsas. Un tāpēc ABC Service LV izmanto tādu īpašu sistēmu, kad vienai precei var pievienot tā kā modifikācijas, ja? Tātad, un to dara šeit. Tātad additional services. Šeit pievienojam 4 reizes 4 izvēles, un šeit varam uzrakstīt 4 krāsas, piemēram, ja? Nu, mūsu gadījumā tas nedara, mēs netirgojam kārtiņus un tintas, kā ABC Service LV dara. Viņiem tas ļoti noderēs, viņi noteikti izmantos mūsu sistēmu. Mēs vienkārši piemēru vajadzībām uzrakstīsim procesors numur 1, nokopēsim procesors numur 2, numur 3, un numur 4. Bet to nevajag izmantot kā filtru. Īstenībā tās krāsas, arī ABC Service LV kārtiģu uzpildes un printeru tirgotājs varētu izmantot kā filtru, piemēram, prece viena, un te malā izvēlās krāsu. Tā arī var izdarīt šajā sistēmā, to es iemācīšu citā reizē. Bet dažreiz liekas, ka ērtāk ir tomēr, kad ir te 4 līnijas, un jūs katrai līnijai varat nospiest podziņu pasūtīt, pievienot grozam. Tad to dara tieši šeit, un pa filtriem es parādīšu citā video. Tātad šeit ir tāpatās nosaukums, īsais nosaukums, stok, daudzums, varam atstāt tukšu, ja negribam, lai daudzumu izmantot. Price, cena, piemēram, nu, nav svarīgi dotā brīdī sarakstīšu visu pa 50 eiro. Sell price ir atlaides cena, un šeit pat cik gabaliem ir jāpasūta. Tas arī noderīgi ļoti. Piemēram, jūs gribat, lai procesoru numur 4 būtu iespējams pasūtīt tikai pa 2 gabali. Vat pa vienam gabalam nevar un punkts. Tikai 2 gabalus jāņem uzreiz. Tā mēs varam iedot ar atlaidi. Tad, ja ņem pa 2 gabalu, tad mums ir 45 eiro šādi. Tad klients spiedīs grozā, viņam iesūdzēs 2 gabalu grozā. Viņš nevarēs izvēlēties 1 gabalu. Tātad procesors numur 4 ar atlaidi. Ja? Tātad jāņem 2 gabali. Ļoti noderīgi. Spiežam saglabāt. Tagad restartējam lapu, un mums rādās 4 līnijas. Un kā redzat, katram procesoram ir sava grozā pievienošanas poga. Un kā redzam šeit, minimums 2 gabali. Mēs spiežam vēl, viņš pievieno 4, ja, pa 2 jāpērk. Tātad tā kā komplekts 2, tas ļoti noderīgi, tas var noteikti noderēt mums. Jūs atverat kaut kādu preci, piemēram, kā jau teicu, ABC Service LV tirgo tintes un kārtiģus,
tad viņam te būs kārtiģu pudelītes, un te viņš izvēlēsies sarkanu, zilu, un klients varēs nospiest un izvēlēties, kādu tinti viņš vēlās, ja? Tad aizies uz grozu un varēs veikt pasūtījumu savām tintēm. Ļoti ērti un noderīga tāda funkcija. Dotā brīdī mēs nodzēsīsim šo, atgriezīsim atpakaļ sākuma stāvoklī. Kas mums tālāk? Multimedija. Tālāk mēs varam pievienot šeit galeriju, mēs varam pievienot daudz bildes, mēs varam pievienot vēlreiz to pašu, jā, sistēma ļauj saglabāt, un tad mums izveidojas galerija. Mums apakšā izveidojās šeit tāda iespēja mainīt un skatīties citas bildes. Šeit spiežam uz malu, un tad mainās bilde. Mums tā kā viena tā pati ielikta, tad viņš te nemainās tagad, bet, ideja skaidra. Tātad var likt bildes daudz dažādas, var pielikt YouTube video, ievietojot YouTube linku, un tad šeit zem bildes parādīsies YouTube bloks, lai var video rādīt cilvēkiem. Ļoti populāri uzfilmēt savu preci, pievienot video pie preces, lai cilvēks varētu ne tikai redzēt bildes, bet arī apskatīt dzīvē, kā tas izskatās. Vēl ir produktu fails. Mēs vēl varam pievienot failus. Ja klients nospiež uz faila, fails lejupielādējas. Ļoti ērti. Un dažreiz specifikācijas mēs negribam failā likt, dažreiz specifikāciju mēs gribam redzēt teksta veidā šeit. Tad mēs ejam šeit uz description, un šeit to specifikāciju rakstam, ja? Te ir noformējama tāds editors, te mēs rakstam specifikāciju, spiežam, lai simulētu kaut kādu tekstu, spiežam saglabāt. Tāpatās mēs varam mainīt valodu, un tad citā valodā rakstīt. Refrešojam lapu, un mums rekur parādās produktu description, ja, produktu specifikācija. Compatibility, savietojumās preces, jā, šī ir ļoti īpaša lieta. Te ir divi savietojamo preču bloki, un arī ABC Service AV, kārtiģu uzpildes kompānija, kārtiģu uzpildes mājaslapam, visiem iesaku izmantot, paši pildam pie viņiem kārtiģus. Viņi izmanto šo, lai uzrādītu, kurš kārtiģis ir derīgs ar kuru printeri. Ja? Piemēram, mums dotā brīdī ir procesors, mums nav printeris, bet mēs varam simulēt vienkārši mācību vajadzībām, ka šim procesoram der kāda cita detaļa. Ja? Tad mēs šeit savietojumā sarakstā izvēlēsimies kādu preci. Piemēram, mums šeit ir rekuri, piemēram, mācplate. Ja? Izvēlamies mācplati, varbūt izvēlamies pat vairākas mācplates, šito un šito. Spiežam saglabāt, restartējam lapu, un mums parādās savietojamības tabula. Un tas ir ļoti moderni. Mēs varam tagad redzēt, šis procesors kādām mācplatēm ir derīgs. Ja? Mēs varam nospiest uz šo mācplati un atvērt šo mācplati, lai redzētu savietojamību. Un tad automātiski mēs redzam, ka šajā mācplatē savietojams mūsu jaunais procesors. Viņi nav savietojami, tas ir tikai mācību vajadzībām. Ja? Tātad spiežam atpakaļ uz mūsu procesoru šeit un redzam smuku savietojamības tabulu. Dažreiz vajag arī otru tabulu, dažādām citām vajadzībām. Piemēram, mēs varam ievietot šādi, otrā tabulā, saglabāt, un mums parādās otra tabula, savietojamība numur 1, savietojamība numur 2. Mēs varam šeit pārsaukt jebkādus nosaukumus. Īstenībā šo pat var izmantot ne tikai kā savietojamību, to var izmantot kā populārs veids, kā pateikt, kad klients, kur pērk šo, dažreiz pērk arī šīs preces. Ja? Jūs varat tā kā ieteikt kopā ar šo preci, pirkt arī citas preces, piemēram, ar šo procesoru, ar šo datoru, ko jūs ieliksiet. Citi pērk arī šo monitoru. Ja? Tad cilvēks pamana, monitors arī ir, spiežam uz monitoru, nopērkam monitoru. Ja? Ļoti ērti, kā piedāvājums kopā ar šo preci nopirkt kaut ko citu. Ja? Tas ir ļoti moderni un populāri. Tas viss jau ir iebūvēts Quadel VCMS. Tātad, kas mums ir pēdējais? Pēdējais ir filtrs. Par filtru es noteikti taisīšu citu video, tur būs vēl daudz jāstāsta, jo, lai izveidotu filtru, mums vispirms tas filtrs jānodefinē. Piemēram, katrai precei savi filtri. Mums, piemēram, ir sadaļa procesori, un mums vajag filtru, kas atfiltrē procesorus pēc procesora ligzdas, ja? Tie, kas datoriķi labāk saprot, vai pēc preces ražotāja, ja? Mēs gribam preces ražotāju. Kā redzam, šeit ir filtrs, mums te ir filtrs, nav nodefinēts filtrs priekš šiem procesoriem. Tad varbūt nākušajā video es parādīšu, kā filtrus nodefinēt. Tad
visi lietotāji, kas skatīsies sarakstu ar daudz dažādām precēm, šeit nospiedīs un redzēs iespēju izvēlēties atfiltrēt pēc jūsu nodefinētā filtra. To es uztaisīšu noteikti nākušajā video. Tad, principā, ar visu te description, apraksts, filtrs, savietojamie produkti vai arī ieteicamie produkti, kurus iesakām pirkt kopā ar pirmo produktu. Multimedija pievienot failus, video, galeriju, visas pamata multimedijas lietas. Tālāk additional services, ja mēs gribam pievienot daudz servisus vienam produktam, vai, piemēram, procesors un procesoru uzstādīšana. Vai arī, ja tas viss nav vajadzīgs, tad var izmantot tikai šo pirmo basic info lapu, lai ievietotu tikai pamata informāciju. Tātad tas izskatās arī viss. Prece pievienota, gatava pasūtīšanai. Tad nākušajā video es jums pastāstīšu, kādā veidā notiek preču pasūtīšana. Es domāju, ka preču pasūtīšana šajā klienta vidē nav jāstāsta, jo tas viss ir intuitīvi. Jautājums, kā administratoru sadaļā jūs tos pasūtījumus varat pieņemt un kā tas izskatās no administratora sadaļas puses. Tas ir tas, ko daudzi grib redzēt. Ja? Tad to redzēsiet nākušajā video.